ja tu gribi nopārdot labu pavāru grāmatu, vispirms kļūst varbūt par labu pavāru vai labu rakstnieku. Vai labi pārdevēji. Bet ne jau vienkārši ej un tā kā, es uztaisīšu, un tagad es zinu, ka visi to gribēs pirkt. Man šķiet, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas varbūt nav pelnījuši. Es to neesmu tā nekad nekur teicis. Un es vienmēr ļoti jauki cenšos domāt, bet, ja man tā godīgi jādomā, ir daudz cilvēku, kur, manuprāt, varbūt nebūtu pelnījuši tās privilēģijas, kas nāk līdzi ar šo influencēšanu un šīm lietām. Man kaut kā nostalģiski gribētos tiem cilvēkiem pateikt, hei, kāpēc tu to dari tagad, nevis agrāk? Ne? Piemēram, ir Instagramā ļoti daudz Instagram mamītes. Es viņas saucu par Instagram mamītēm. Viņām rītīgi patīk vienkārši visu pārbāzt ar sadarbībām un galvenais kaut kā izdomāt, izpīrēt, kā to visu izdarīt. Un no vienas puses saprotu, jo arī aroda kolēģis tas ir mans, un man tas ir jāciena. Bet no otras puses domāju, kāpēc tu agrāk netaisīji tos YouTube video? Kāpēc tu nedarīji? Kāpēc tu neieliki tad, kad visi rādīja uz mums ar pirkstiem? Tagad pēkšņi visi tiek slavēti.